Kaspar, es tev nepiekrītu. Nu, kāpēc man būtu jāmaksā uzturlīdzekļi, ja mans bijušais vīrs pat man neļauj satikt manus bērnus? Nu, jā, bet tev ir uz to visu jāskatās no pavisam cita skatu punkta. Nē, pagaidi, nu, dots pret dotu, citādāk nav godīgi. Pagaidi, tas nav īsti pareizi, jo uzturlīdzekļi nav atlīdzība par tikšanos ar bērnu. Tas ir pienākums, nevis balva. Bērns ir jūsu abu atbildība, un pat ja jūsu attiecības ir izjukušas, pienākums rūpēties par bērnu jau saglabājas. Pagaidi, tad tu gribētu teikt, ka tad, kad tu biji šādā situācijā, tu tiešām maksāji? Nu, ja godīgi, tad man arī sākumā bija diezgan grūti to visu pieņemt. Es izgāju tam visam cauri, izpētīju un sapratu, ka uzturlīdzekļi tomēr ir jāmaksā, un tam ir divi iemesli. Pirmkārt, tie tomēr ir mani bērni, un lai arī vairs nedzīvojam kopā, es gribu, lai viņiem visa kā pietiek. Un otrkārt, ja to nedara pats, tos vecāka vietā var sākt maksāt no uzturlīdzekļu garantiju fonda. Rezultātā vecāks, kur vietā tas tiek darīts, kļūst par parādnieku. Un sākas dažādi ierobežojumi. To man patiešām nevajadzēja, un tev, Elīna, to arī nevajag. Pagaidi, pastāst vairāk par tiem ierobežojumiem. Nu, sākas piespiedu piedziņa, apķīlāti konti, daļa no darba algas aiziet prom, mantas pārdošana plus papildu izpildes izdevumu jāmaksā zvērinātam tiesu izpildītājiem. Nu, var pat aiziet tik tālu, ka tiek aizliegts vadīt auto. Vienmēr sakot, tiek izdarīts viss, lai parādnieks samaksā visu, kas pienākas, maksimāli viņam sarežģījot dzīvi. Vecākiem ir jāsaprot, ka bērni ir jāuztur pašiem. Tas ir vecāku pienākums. Tik skarbi. Es nebiju iedomājusies, ka tas ir tik traki. Jā, sanāk izdevīgāk maksāt pašam un, ja radies parāds, tad atmaksā to pēc iespējas ātrāk. Nu labi, bet ja tas parāds jau ir radies, tad kā to var atrisināt? Nu, tad viss atkarīgs no tā, kādā procesā ir notikusi uzturlīdzekļu piedziņa. Ja tas ir bijis tiesas spriedums, tad maksājumi jāveic zvērinātam tiesu izpildītājam. Tiesu izpildītājs saņemtos maksājumus sadalīs kā likumā noteikts starp uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju un otru bērnu vecāku. Bet, ja izmaksa notikusi administratīvā procesa ietvaros, tad parāds jāmaksā tikai uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai. Arī tad, ja jau uzsākta piespiedu piedziņa pie tiesu izpildītāja, parādnieks var vienoties ar uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju un veikt maksājumus labprātīgi. Nu, izklausās jau, ka izdevīgāk ir vienoties ar bijušo vīru un maksāt labprātīgi. Tas laikam sanāk draudzīgāk. Jā. Viennozīmīgi izdevīgāk, jo parādnieks pats piedalās procesa risināšanā. Citādi viņam tiek piemēroti maksimālie ierobežojumi, un tas var nebūt parādniekam pieņemamākais variants. Uzturlīdzekļu garantiju fonda darbinieki noteikti uzklausīs un sadarbojoties, kopīgi tiks atrasts labākais risinājums konkrētajai situācijai. Tā ka, nav tur viss tik bezcerīgi, kā sākumā var likties. Nu labi, bet kas jādara, lai tādu vienošanos panāktu? Vispirms uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai jāiesniedz iesniegums par ikmēneša maksājumu apmēru un paskaidrojumu par savu finansiālo situāciju. To var izdarīt te, skaties. Tā es tā parādīšu. Tātad ej uz uzturlīdzekļu garantiju fonda mājaslapu un sadaļā uzturlīdzekļu parādniekiem, kur atradīsi atbildes uz visiem jautājumiem. Gan informāciju par uzturlīdzekļu parādu, gan par to, kā nomaksāt, gan kā uzzināt, kurš ir tavs zvērinātais tiesas izpildītājs, gan par iespēju vienoties. Un kur ir arī links uz iesniegumu. Klausies, bet kas notiktu, ja es kā parādnieks, piemēram, tagad izlemtu pārcelties uz dzīvi Vācijā? Aizlaisties gribu? Nē, man vienkārši tiešām ienāca prātā tāds jautājums. Kas notiek? Uzturlīdzekļu parāds var tikt piedzīts arī ārpus Latvijas. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nodrošina sadarbības starp Latviju un ārvalsts iestādēm. Ja uzturlīdzekļu parādniekam ir dzīvesvieta citā valstī, uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija lūgs šīs valsts kompetentās iestādes piedzīt parādu. Tā jau man likās. Starp citu, ir vērts pievērst uzmanību, ka līdz 2028. gada beigām ir noteikta atvieglota parādu sekšanas kārtība. Tā ir iespēja ar katru veikto maksājumu vienlaikus dzēst gan pamatparādu, gan likumiskos procentus. Turklāt esošajam parādam nepieaug likumiskie procenti. Ieguvumi ir ļoti ievērojami. Pirmkārt, likumisko procentu pieaugums tiek apturēts. Otrakārt, saņemtie maksājumi tiek novirzīti pamatparāda sekšanai. Un treškārt, saņemtā maksājuma apmērā tiek dzēsti arī likumiskie procenti. Nepalaid garām iespēju ar vienu maksājumu vienlaikus dzēst gan parādu, gan arī procentus. Vai arī pastāst par to kādam, kuram tas būtu noderīgi.